Pirmā aina. Kristīnas mājas viesistaba. Skaisti saklāts galds. Sveces. Kristīna saposusies veic pēdējās korekcijas uz galda. Pa brīdim skatās pulkstenī. Viņa gaida. Gaitenī troksnis. Kāds nāk? Kristīna aši nosien priekšā, stāv istabas vidū, raudzīdamās uz durvīm. Ienāk Ēvalds. Viņš ir piedzēries. Sveikiņā! Kur tu tik ilgi biji? Sanāca aizkavēties. Mazliet. Gribu sēst. Es pagatavoju tavus mīļākos salātus. Dodas pie galda. Cēzariņš. Kas dar? Ieliesi? Man ir tikai vīns. Nemuldi, es zinu, ka tev ir krājumi. Nekā vairs nav. Bikuciņ. Lūdzu, zaķēn, tikai vienu malku. Vai tu zini, kas šodien par dienu? Protams, piekdiena. Jā, mana algas diena. Rokas pa kabatām, izvelk žūksni ar banknotēm. Šeit ņem. Ko tev tur vajadzēja maksāt? Un rīt nopērc sev labu koņaku. Man neko nevajag. Tagad ielēju. Man nav. Nemelo! Man liekas, ka tev jau pietiek. Ne, tu noteiksi vīnu lej. Tev taču riebjas. Man vienalga. Ielēj. Kristīna klusē, nekustas ne no vietas. Ēvalds pieceļas, paņem pudeli, cenšas to atkorķēt. Viņam tas neizdodas. Kristīna aši notrauš asaras, izņem pudeli Ēvaldam no rokām, tas sākumā stīvējas pretim. Kristīna izrauj pudeli, atkorķē to, ielēj vīnu glāzē un iziet no istabas. Ēvalds vēl kādu brīdi ēd, iedzer, tad aiziet līdz divānam un iekrīt tajā. Iemieg. Kristīna atgriežas, novāc galdu, novelk Ēvaldam apaus un sasadz ar pledu. Aiziet. Auzd gaisma, Ēvalds mostas. Kristīna! Kristīna, tu mājās? Ienāk Kristīna. Ko tu bļausties? Kā es te nokļuvu? Līdz guļamistabai netiki. Man ir slikti. Dzert vajag mazāk. Zāģēsi. Atnes minīti. Vai labā kāliņa? Nav. Veikalā tak ir. Tev vajag, tu ej. Tu neredzi, man ir slikti. Ne jau manis dēļ. Ko tu pūties? Kas tad tāds notika? Aizsēdējos ar večiem. Iedzeru bikuciņu. Bikuciņu? To tu sauc par bikuciņu? Tu biji pilns kā Mārks. Tu knapi kājās turējies. Tu biji rupšs. Tu nejūti, ka katru reizi kļūst arvien trakāk. Nevajag uztvert visu tik personiski. Ko tu visu laiku vari psihot? Jo man nav viena alga. Tu nesaproti? Bīsties tās dienas, kad es neko nepārmetīšu, jo tad man visdrīzāk vairs nerūpēs. Tad man būs pie vienas vietas. Briesmīgi gribu sēst. Neesmu ēdis kopš vakardienas pusdienām. Vakarā ēdi un krietni. Jā? Ko tad? Tu pat neatceries? Es tā pūlējos. Neatceros. Kas tas bija? Cēzara salāti. Tiešām. Pati taisīja. Kam pa godu? Gribēju tevi iepriecināt. Piektdienas vakaru kopā pavadīt. Un man tagad jājūtas vainīgam. Vajadzēja pabrīdināt. Kādēļ? Normāli cilvēki pēc darba nāk mājās. Paldies! Normāli cilvēki. Dodas prom. Kur tu? Uz bodu. Ēvalda! Kas? Es gribu šķirties. Ko? Es tā vairs nevaru. Tas nekad nemainīsies. Kas tad? Dzeršana, visa aizmiršana. Ko tad es atkal aizmirsu? Mūsu 20. kāzu jubileju. Vakar. Vakar? Ak tā. Tas tikai datums. Ko tur baigi svinēt? Vismaz skaidrā varēja atnākt. Tiešām. Tu atkal sāksi. Es neesmu dzērājis. Man vienkārši patīk tā sajūta. Garšo. Varu nedzert, ja negribu. Veči vakar pasauc. Tad netaisi drāmu no tā.
Tu vakar biji rupšs. Agrāk, kad dzēri, bija jautrs vai vienkārši atlūzi, bet tagad, tik līdz ir par īsu, tā kļūsti rupšs. Tu izprovocē. Tev grūti man iedot, nu pati tak nedzer. Man patīk, ka man stāv pilns bāriņš. Vieni sūdi, es tev sapirkšu labākas vietā. Tu tā vienmēr saki. Es tiešām gribu šķirties. Un kam tu tāda veca piepi būsi vajadzīga? Mūžīga kaut ko neapmierināta. Kam? Nevienam! Lai tā būtu. Tu mani sadzirdēji. Man sāp galva. Aiziešu uz botu, tad parunāsim. Nekādas runāšanas nebūs. Viss. Labi, ka viss te viss. Prom. Kristīna paņem telefonu un zvana. Sveika? Klau, es šodien strādāšu no mājām. Nē, viss labi, vienkārši ir labi. Vai kāds var atnest man zilo mapi no galda un datoru? Paldies! Otrā aina. Pie durvīm zvana. Kristīna iziet pretī, ielaiž istabā Renāru. Viņam rokās zila mapa un portatīvā datora soma. Sveiks! Labdien! Ātri gan! Es pasteidzos, jā. Paldies! Renārs mīņājas, tā ka grib iet prom, tā kā palikt. Svēlme ārā jau no paša rīta. Jā, nebija pamanījusi. Jums viss labi? Jā, kādēļ lai nebūtu? Jūs nekad tā nedarat gandrīz. Nu, no mājām. Jā, parasti es tā nedaru. Kaut kas noticis? Nē, tāpat vien. Kaut kā īsti nejūtos labi. Teici, ka karsts. Gribi ūdeni? Jā, labprāt. Tūdaļ atnesīšu. Pamana somu un mapi. Dod šurp apsēdies. Kurpes nos nevelc. Kristīna iziet. Renārs apskata istabu, apsēžas. Kristīna atgriežas ar ūdens glāzi, sniedz to Renāram. Paldies! Ļoti garšīgi. Ūdens kā ūdens. Jūs uz balīti iesiet? Vēl neesmu izdomājusi. Jūs gandrīz nekad nekur nepedalties. Man nevisai patīk. Parasti ir forši. Tu saki? Tad būsiet? Kādēļ tev rūp? Jūs izskatīties tāda, ka vajadzētu atlaist. Atlaist? Tu saki? Labi, ar vienu noteikumu. Jebkāda. Nu, nesasteidz. Es nebaidos, sakiet. Vairs nekādas jūsošanas sarunāts. Mēs esam kolēģi. Bet es nevaru. Es tā esmu audzināts. Man tas liek justies vecai. Ko? Bet es? Piedodiet. Bet jūs tādi neesat. Renār! Tu neesi. Tu vispār zini, cik man gadu? Kāda gan gadiem nozīme? Un tomēr. Ja pareizi atceros tavējos, pieskaiti 10. Uz jums, uz tevi skatoties, nekad to nepateiksi. Man jāiet. Es tikai atvedšos. Mani gaida. Paldies, ka atvedi. Tad tiekamies piedien. Domāju, ka tiksimies jau rīt. Nu jā, protams. Bet es domāju ballīti. Es taču apsolīju. Paldies. Tad līdz rītam. Prom. Domīgi noskatās atpakaļ. Līdz rītam. Trešā aina. Kristīna pošas uz darbu. Ēvelts trinas pistabu. Piedod. Ilgi nerunāsi. Un Kristīna. Es zinu, esmu vainīgs, pārlāpījos, bet tu man izprovocēji ar runām par šķiršanos, kad iedomājies dzīvi bez tevis. Es... Tā vietā, lai ko mainītu, atkal piedzēries. Uz darbu iesi? Šodien man nesanāks, bet, es nespēju vairs vienu to vilkt. Es goda vārds esmu nogurusi. Es daru, cik spēju, tu tak zini. Un tev jau viegli runāt, tev stabils, labs darbs, nav gadījumu kā man. Bet es negribu arī par kapēkām strādāt par vēdera tiesu. Negribu. Kas labāks jāatrod? Tad meklē. Un kādam arī tas vēders ir jāpiepildiekas. Davai dabū man labu darbu, es ar lielāko prieku. Uzbraukt jau tu māki. Man neviens nepalīdzēja. Es pati izsitos. Tu izdarīji savu izvēli. Es zinu. Es saprotu.
Bet tādēļ jau nav visu uzreiz jāsagrauj, vai ne? Vai tad mums kopā bija slikti? Vai tad mēs slikti dzīvojām? Nu neklusē, nu saki taču kaut ko. Nu tu zini, ka es tevi mīlu, tu zini, ka citas sievietes vispār neredzu. Ja mans vienīgais grēks ir dzeršana, es atmetīšu, tu redzēsi, ne piles vairs. To es dzirdu jau vairāk nekā 10 gadus. Nu beidz, tad es negribēju, biju dumšs, tagad gribu pa īstam. Nu dod taču savam vīram vēl vienu iespēju. Cik var? Nu beidz skaitīt. Kristīna paņem somiņu un dodas uz durvīm. Pagaidi, no kur tu tik agri? Es taču tev brokastis pagatavoju, tavas mīļākās. Tu nevari iet nēdusi. Nu nāc, paskaties, cik skaisti, nu garšīgi, nu lūdzu. Kristīna mirkli stāv, domīgi klusēdam, tad lēni dodas Ēvalda virzienā. Viņš dodas viņai pretī, satver un pievelk savu klāt. Kristīna sākumā stāv nekustīgi, rokas gar sāniem, tad lēni atbild apskāvienam. Tā jau ir labāk, tā ir labi. Mums viss izdosies, tu redzēsi. Es tev apsolu, es mainīšos, es darīšu visu, ko teiks, tikai lūdzu, nedzen mani prom. Man taču nav kur iet. Pie pēdējiem vārdiem Kristīna nedaudz satrūkstas. Atsabinās no apskāviena, bet Ēvalds viņu aizstumj uz virtuves pusi. 4. aina. Darba ballīte. Dzirdama mūzika, čalas. Kristīna un Renārs izgājuši pagalmā. Kristīnai uz pleciem Renāra žakete. Jauks vakars. Paldies, ka piekrīt nākt. Tev paldies, ka pierunāji. Pasākums patiešām ir izdevies. Izrādās, ka man ir lieliski kolēģi. Jā, gan. Darbu gūzmā nebija pamanījusi. Kādēļ tu tik daudz strādā? Vienmēr esi aizņemta. Darba jau netrūkst, māja, dažādas haltūriņas, vajadzību tik daudz. Un kādēļ tu? Ko dara tos vīrs? Strādā, protams, bet viņa jomā jau nesanāk tik regulāri, un tie čakarētāji. Es nesaprotu tādus vīriešus. Tu neko nezini. Viņš ir ļoti labs cilvēks, ļoti. Tā saka, ka tu viņu vienmēr aizstāvot. Lai ko viņš darītu vai nedarītu? Kas saka? Ak jā, tie lieliskie kolēģi. Kristīna, es tikai gribēju. Vai nu mainām tēmu, vai es eju prom? Mainām, protams, ka mainām. Mirkli neveikls klusums. Kādēļ tu joprojām esi te? Ar taviem dotumiem tā ātri atrastu labu vietu. Dotumiem? Es to tā nedomāju. Tu esi talantīgs savā jomā. Sapratu, ka pie mums gribēji tikai atspērties, iešūpoties un tad doties tālāk. Jā, bija tāds plāns. Un? Un palikt prātās. Jo? Daudz gribēs izzināt, ātri veca paliks. Atvaino? Viss labi. Kāds un tas vecums ir tāds ir? Tu ļoti labi izskaties. Es tev nekad nedotu vairāk par... Kādēļ paliki? Sievietes dēļ. Tā jau man likās. Kur ir tā laimīgā? Piedod, es nesmējos, es nopietni. Tu esi brīnišķīgs vīrietis un cilvēks. Tu tiešām tā domā? Pilnīgā nopietnībā. Tā, labi, es mēģināšu uzminēt. Nav jau pie mums to jauno nemaz tik daudz. Nevajag minēt. Cik tu kautrīgs un noslēpumains. Labi, lai paliek. Ejam dejot. Pagriež, lai dotos iekšā. Renārs viņu aptur. Pag, uzpīpēju. Es nepīpēju. Šīs nav tādas. Nesmit. Nav rūktas. Izvelk elektronisko cigareti. Redzi? Tak, lai iet. Tāds jauks vakars. Paņem no Renāra cigareti. Garšīgi. Vai ne? Paņem no Kristīnas cigareti. Uzpūt man tiešām nesmirt. Renārs uzpūš viegli dūmus uz Kristīnas pusi. Kristīna ievelk cigareti un iepūš Renāram sejā. Tā viņa smēķē un pūš dūmus arvien lēnāk, tuvāk, intīmāk, līdz viņa lūpas satiekas. Skūpsts. Kristīna attopas pirmā. Ak, šausmas, atvainot, cik muļķīgi. Nemaz ne. Mums jāiet. Jā, bet tikai ne pie viņiem. Ko? Es gribēju palikt tevi divtā. Tu vēl nesaprati. Tu esi tā sieviete. Tu.
Bet es... Skūpsts. Taču labāk atgriežamies pie pārējiem. Es nezinu, nevaru... Neesmu gatava, negribu, ka sāk runāt. Tad ejam dejot. Es gan neesmu nekāds lielais dejotājs. Tas nekas. Ejam. Mums pēc tam kādu dienu jāsatieks divatā. Renārs paņem Kristīnu pie rokas un viņa dodas iekšā. 5. aina. Kristīnas dzīvoklis. Viņa sēž dīvānā, kaut ko raksta telefonā un smaida. Ienāk Ēvelts. Kā gāja ballītē? Atpūties? Jā, man tiešām tas bija nepieciešams. Kavalieru daudz? Šādi tādi bija. Skaidrs. Kas skaidrs? Es taču aicināju tevi līdzi, vienmēr aicinu. Man riepas tie gudrīši, es tur neiedaros. Vajadzēja mācīties. Cik es tev lūdzos, lai Videni pabeidz? Varētu ar cilvēkiem runāt. Es tam esmu par vecu, ko nu vairs? Cilvēks nekad nekam nav par vecu, lai mācītos un dzīvē ko sasniegtu. Tev viegli teikt, tu jau mums maģistre. Klēpī man to neviens nav ielicis. Tu esi gudra. Tu arī neesi muļķis, tikai slings pēc suņa. Es? Slings? Kurš tad te visu dara pie mājas? Tu varbūt? Diezgan daudz. Un kurš tad betonē bruģi liek? Vai to arī man vajadzētu? Nepietiek, ka par manu naudu pirkts. Tavu naudu, tavu! Sākās dalīšana. Starp citu, kad man ir darbs, es nopelnu vairāk par tevi. Pareizi. Kad tev ir darbs, izdali gada griezumā. Tikai nesāc. Principā te visu uz mani vien turas viena, tu te vispār iznīktu. Lai nu tā būtu. Pieiet pie loga. Kaut kāda kravena piebrauca. Būs atveduši granulas. Tu jau cik ilgi solīji pasūtīt, bet nekā. Gribēju šoreiz iziet uz principu, bet, negribas principiāli ziemā nosalt. Es tak nezinu, kur atrast. Viņš šausmīgi dārgas. Dārgas gan. Un jo tuvāk ziema, jo dārgākas paliks. Ej parādi, kur nolikt un izkrāmē. Ēvelts iziet. Kristīna pievērš telefonam. Pēc mirkļa Ēvelts atgriežas. Ko sēdi? Ejam krāmēt. Man jākrāmē? Domāju, ka es nopirku, tu sakrāmē. Neko sev baigā gudrīte. Man vienam jāsteipās. Nekā nebija jābējam. Tak smagas. Tieši tā. Man jau tā ceļu muguru sāp. Princes atradusies. Puikam būtu piezvanījis. Ko puikam? Viņam savas lietas. Un kamēr atbrauc, dāj. Citi vīrieši savām sievietēm neliek. Tā kā lai tie citi iet zin kur, ja ir tādi loki, tad lai paši vieni. Tu jau arī gribētu, lai tev uztur, ne? Nē. Man patīk būt neatkarīgai. Bet patiktu saņemt arī kādu vīriešu uzmanību, rūpes ziedus. Ziedus? Smieklīgi. Kam tas vajadzīgs? Tāpat sapost un izlidini. Izmesta nauda. Es labāk tev dobu uzroku nekā ziedus. Lūk, tā ir veču lieta. Ziedus. Būtu jau labi arī dobi. Ko tu saki? Neko. Ejam kraut tās granulas. Tu jau ej, paķerš vienu aliņu enerģijai. Ēvald, lūdzu, nē. Izbeidz, es taču netaisos dzert. Pāris vērs aliņu pie darba nav nekas slikts. Tas vienmēr sākas ar pāris aliņiem. Beidz kasīties. Kristīna iziet ārā. Ēvalds dodas uz virtuves pusi. 6. aina. Renāra istaba. Diezgan askētiska. Stūrī stāv ģitāra. Viņš ir nedaudz satraukts, kādu gaida. Uz galda sarkanas rozes. Zvans pie durvīm. Renārs steidzas ielaist. Ienāk Kristīna. Arī manām satraukusies. Sveiks. Sveika. Es tā baidījos, ka neatnāksi. Es arī baidījos, ka neatnākšu. Līdz pēdējiem mirklim šaubījos. Kādēļ? Jo tas nav pareizi. Man likās, ka tas bija tikai vīna iespējā to vakar. Un ja tad noturējāmies, tad varbūt nevajag speciāli. Vajag gan. Renārs pienāk pie Kristīnas. Maigi noskopsta viņas lūpas. Tad attopas. Steidzas pēc rozēm pasniedz. Tas tev. Man? Tiešām? Cik skaistas. Nāc, apsēdies. Apsēdies, lūdzu. Piedod, ka es tāds esmu ļoti satraucies. Baidījos, ka neatnāksi. Ierauga ģitāru. Tu spēlē? Mazliet.
Sāku mācīties, bet nav jau tā laika tik daudz. Man ļoti patīk vīrieši, kas prot spēlēt ģitāru. Tiešām? Es pati kādreiz spēlēju. Vai tu arī raksti dziesmas? Negluži. Reizēm kaut ko uzciņšiem, bet, kādreiz jāpamēģina tā nopietnāk. Dzeju, dziesmu tekstus. Ai, nē, tas galīgi nav mans. Man gan šeit tad kaut kas uzrakstās. Tu man parādīsi? Varbūt mums kopā kas sanāks? Es domāju, dziesmas. Kaut kādi stīvi un samulsuši mēs. Varbūt vēlies ko iedzert. Nē, es vēlos ar tevi būt skaidrā. Just tevi, tavu domu, izbaudīt tevi bez jebkādiem palīgu līdzekļiem. Kas tam notiek? Nekas. Viss labi. Saskrēja asariņas. Par ko? Ko es tādu? Tu neko. Mans vīrs. Viņš jau nekad 20 gados pie izvēles es vai Pudeli nav izvēlējies mani. Piedod, bet tad man jāsaka, ka viņš ir muļķis. Es izvēlos un vienmēr izvēlēšos tevi. Tu esi jauks. Tu esi skaista, īpaša. Tikai neaizmirsti, cik man ir gadu un cik tev. Tu tagad nopietni. Kāda gadiem nozīme? Galvenais ir sadarība. Veseliskā sadarība. Piekrītu. Bet par to mums vēl pāragri spriest. Es gan esmu droši. Jau tagad. Es jūtos ar tevi viegli un labi, bet... Zini, man ir sava laimes formula. Kāda tā ir? Man noderētu. Laimē nevajadzētu daudz. Būtībā ir 3 elementi. Veselība, mīlēt un būt mīlētam. Mīlēt un būt mīlētam. Izklausās tik vienkārši. Tikai, kas ir mīlestība? To es vēl neesmu sapratis. Tā jau vēl nav formulējuma. Nav gan. Tā katram ir sava. Nav 2 vienādu mīlestību. Zini, man šķiet, ka pat tad, ja 2 cilvēki mīl viens otru, pat tad katram tā ir sava, jo katram ir citas gaidas no tās. Tu esi filozofi. Mazliet. Tev ir sava laimes formula? Es pat nezinu. Vienkārši ļoti gribas būt laimīgai. Un mīlestība? Kas tavuprāt tā ir? Jo es nezinu. Varu tikai nojaust. Kad ar cilvēku ir viegli būt blakus, kad gribas viņa tūmā, ar viņa kopā mosties un iemigt, piedzīvot visus gada laikus, pavasari, vasaru, rudeni, ziemu, dalīt priekus un bēdas, sajust atbalstu, kopā iet sēņot un kopā konservēt ziemai. Tiešām filozofi. Ar tevi tik viegli. Man šķiet, mēs varētu tā runāt par jebko. Man arī tā šķiet. Un ne tikai runāt. Ko? Kristīna, es negribu vairs runāt. Pieceļas. Man laikam labāk jāiet. Tā nedrīkst. Pieceļas. Satver Kristīnas roku, pievelk viņu sev klāt un nosklopst. Nāc. Es gribu tevi. Un es tevi. Nāc. Renārs ved Kristīnu uz guļamistabu. 7. aina. Kristīnas mājas viesistaba. Abas ar Santu sēž uz dīvāna. Kristīna nedaudz aizdomājusies, skatās tālumā. Kad tu vienreiz to sapratīsi, tu sev vienkārši aproc. Viņš nemainīsies. Tu esi gudra, skaista sieviete. Kādēļ tu ļauj vienam lamzakam sevi izmantot? Kristīna, tu mani dzirdi? Kas ar tevi notiek pēdējā laikā? Ar mani viss kārtībā? Nezinu gan. Tu dzīvo citā realitātē. Mamma arī sūdzējās, ka tevi nav iespējams parunāt. Un Evalds... Ko Evalds? Sūdzējās, ka sieva neko mājās nedara? Nē, viņš teica, ka... Jocīgi. Es savā mājā vairs nejūtos iederīga. Laikam esmu nogurusi, man vairs negribas berst un šrubēt. Man vienaldzīgi kļuvuši tie netīrie trauki un no domas, ka jātaisais kļuši šķebīgi. Neko vairs negribas. Tu mani satrauc. Kas ar tevi notiek? Es nezinu. To grūti noformulēt. Bet tas ir kaut kas nebijis un skaists. Kas? Viņš mani noskūpstīja darba ballītē. Kas? Viens mans kolēģis.
Tūlā! Un ne tikai noskūpstīja. Zini, Māšel, es pirmo reizi jūtos kā brīva no važām, es elpoju, es dzīvoju. Man dāvina ziedus, mani dievina un apbrīno, mani neiemaina pret pudeli. Jā, tu neticēsi, šis viens teikums, es vēlos būt skaidrā kopā ar tevi, šis vienkāršais teikums iekaroja manu sirdi. Man tiešām šķiet, ka es viņu mīlu, bet es nedrīkstu viņam to teikt. Kādēļ? Ak, Dievs, tikai nesaki neko, viņš ir 10 gadus jaunāks. Nē, tas ir galīgi traka. Vecuma marazmam tā kā būtu par agru, un vispār tu esi precējusies, tev ir pieaudzis dēls, Tu pirms brīža teici, ka man jāiet prom no Evalda. Bet ne jau tā. Kā tad? Jums ar Evaldu taču bija tāda mīlestība. Ko gan 20 gados par to zinu? Visām draudzenēm puiši man arī vajadzēja, un Evalds tik izskatīgs, tik vīrišķīgs, tik... Atceros, kā ar mammu strīdējies. Reizēm domāju, ja mamma nebūtu jaukusies un tik ļoti protestējusi, mēs nesaiet kopā. Es iespītējos. Ne jau vecāki būs noteicēji, ko man mīlēt, ko ne. Viņš jau toreiz dzēra. Bija viegprātīgs. Jā, atceros. Vecās mammas vārdus, kā kumeļu jūkstā zirgu brauksi. Laikam jau jaunām meitenēm patīk tie sliktie zēni. Man bija viņa tik žēl, grūta bērnība, neko labu nebija redzējis. Likās, ka tas pie vainas visam. Ka es būšu tā glābēja, ka mana mīlestība ģimene spēs viņu mainīt. Kā blaumaņa Kristīne noliku savas vieglās dienas. Un tikai tagad tev atvērās acis pēc 20 gadiem. Tā kā nesaprastu. Man nebija kur atkāpties. Atzīties mammai, ka viņai ir taisnība, un vienmēr likās, ka tūliņ būs labi. Tad mazais pieteicās, kā es viena? Ko es tev te stāstu? Tu taču to visu labi jau tāpat zini. Un šis? Toreiz deklarēja, ka ciest nevar jaunāks vīrieši. Viņš man lika noticēt, ka vecuma starpībai nav nozīmes. Jā, protams, ka es par to domāju, bet ne jau tad, kad esam kopā. Tad es to nejūtu. Ne kripatiņas. Kopā ar viņu sapratu, ka ne jau gadi, ko nosaka. Briedums cilvēks sadarība ir svarīga. Visāda veida sadarība, bet jo īpaši gultā. Tu zini, Evaldam šķiet bija vien pašapmierināšanās objekts. Viņš izmantoja manu ķermeni, lai pāris minūtēs gūtu baudu sev. Vienalga, vai es atsaucos vai nē. Neliecies traucēt, es te paši varēšu. Tagad es esmu prioritāte. Mana bauda, mana labsajūta tiek celt augstāk par visu. Es tiešām nekad neesmu tā jutusies. Tas nevar būt nopietni. Man arī sākumā tā likās. Domāju, ka tas ir vai nu pārāk liela stresa, kā izlādēties vajadzēja vai trigerītis, lai saņemtos aiziet. Bet tā viena reize ilgst vairāk kā pusgadu. Arvien biežāk domāju par šķiršanos. Un cik ilgi būs tam jauniņam vajadzīgi? Es nezinu. Man vienalga. Un kā tad Evalds? Tas ir visgrūtākais. Es vairs nespēju izturēt viņa pieskārienus. Priecājos, ir iedzērs un vienkārši aiziet atlūst. Pastāst vairāk. Kas viņš ir? Kāds? Zini, pirms kāda laika es varētu stundām sēdēt un stāstīt tev katru nieku un detaļu. Bet kaut kas manī ir mainījies. Man negribas par to runāt. Gribas visu to skaisto paturēt tikai sev. Jau tā izstāstīja par daudz. Lūdzu, Kristīne. Mans mīļotais saka tā, laime mīl klusumu. Un viņam ir taisnība. Es patiesi to izbaudu. Laime mīl klusumu. Skaisti. Tu šķirsies? Šis ir vissāpīgākais jautājums. Jā, es esmu laimīga. Es reizē jūtos tik pārliecināta un tik nedroša. Es dalos divās daļās. Mēs esam atbildīgi par tiem, kurus mēs pieradinām.
Evalds pazudīs, viņam nestabila alga, un viņš pat rēķinus neprot samaksāt. Viņš taču mani mīl. Beidz vienreiz domāt par citiem. Padomā kādreiz arī par sevi. Tici man, es tik daudz par to domāju. Tad pietiek domāt. Darīt vajag. Darīt. Viegli teikt. Viņš nav runājis par mīlestību. Drīzāk par to, ka nezina, kas tas ir. Nevar formulēt savas jūtas pret mani. Protams, pēc viņa izturēšanās ķermeņa valodas jūtu, ka tas nav tikai šurņi murļi, bet kas būs pēc gada? 10, 20. Viņš joprojām būs jauns vīrietis. Bet es? Vai spēšu viņam neapnikt? Mēs nekad nezinām, kas sagāja. Tādēļ nedrīkst pārstāt dzīvot. Viņš man atklāja savu laimes formulu. Mīlēt un mīlētam būt. Skaisti. Bet tā formula ir nepilnīga. Mīlēt un mīlētam būt. Un ja es mīlu vienu, bet mani kāds cits, vai tad es varu būt laimīga? Kā tu to domā? Es mīlu to puisi patiešām, bet par viņa jūtām es neesmu droša. Patīku, jā, bet vai mīlu? Toties es esmu droša, ka Evalds mani mīl. Kā nu prot, kā nu spēj, bet mīl. Vai tā var dzīvot? Sveiki, zaķēni! Piedod, nedaudz aizkavējos. Janka nopirka mašīnu, vajadzēja aplaistīt, lai nesadauza. Vajadzēja, tad vajadzēja. Virtuvē ir vakariņas uzsildi. Sveiki, švāģerien! Atkal manai sieviņai smadzenes skalo. Ej, uzēd, nekasies. Es jau neko. Un tu to tik mierīgi paciet? Par to man pašai tā kā jokaini. Mani vairs nekaitina viņa izgājieni, nesatrauc aizkavēšanās, nezvanu, nemeklēju. Drīzāk priecājos, ka esmu viena. Jā, māšanā. Labi, es iešu. Tāpat vairs normāli neparunāsim. Tikai lūdzu nevienam. Negribu, ka sākas runas. Bet, protams. Arī mammai nē. Labi jau labi. Skrien, tā. Kristīna dodas uz virtuvi. Evald, tu salātus leduskapī atradi? 8. aina. Tā pati istaba. Ienāk Kristīna. Viņai seko Evalds. Zaķēn, kas ir? Vai tad pāri saliņi pie vakariņām ir noziegums? Pirms tiem pāris jau bija pāris, vai pat vairāki. Tu redzi, es taču esmu galīgi skaidrā. Tu apsolīji, ka šovakar iesim uz kino. Iesim. Tādā paskatā? Kas paskatām vainas? Lidiešu dušā. Nē, man pietika ar iepriekšējo reizi. Kas tad tur bija? Tu neatceries? Pat pusstunda nepagāja, kad tu izgāji laukā un neatgriezies. Santa jautāja, kur pazudi. Man bija nērti. Es atgriezos, tikai apsēdos maliņā un negribējās spraukties visiem garām. Man čurāt varbūt briesmīgi gribējās. Ko man turpat krēslā vajadzēja? Nevajadzēja aliņus pirms tam lakt. No tiem tev vienmēr vajag. Labi, eju dušā, beidz kasīties. Kristīna apsēžas uz dīvānu, kādu brīdi sēž domīgi. Tad atskan telefona īziņas pīkstiens. Lasa ziņu un smaida. Tu prasīji dzejoli. Lūk, mans pirmais. Kad manā plaukstā, nereti augstā, uz tava maigā, siltā sirds, dzied laimēs seju un rodas dzeja par to, kā tavas acis mird. Rakstot telefonā. Skaisti. Paldies. Man neviens vēl nav veltījis dzejoli. Pēc brīža atkal atskan signāls. Kristīna lasa. Satiekamies. Esmu ļoti sailgojies. Atbild. Nevaru. Jāiet ar vīru uz kino. Viņš ir vēl vairāk iedzēris. Laižam. Tu taču, nopietni, Evald. Ar ko tu visu laiku čato un smaidi? Domā, neesmu pamanījis. Kolēģu čatiņš. Viņš visu laiku kaut ko smieklīgi raksta. Kolēģu. Klau.
Lūdzu, šovakar māma un Santa nāk ar mums, nu saņemies. Tad es neiešu. Atkal audzinās. Pats jau vainīgs. Nu beidz, es esmu piekusis meklēt tev attaisnojumus. Pats vainīgs, vienmēr vainīgs. Varbūt esmu tāds, jo man sieva izvairās no manis nedod. Nerunā muļķības. Cik es tevi redzu skaidrā? Esmu noskrējušies un nogurusi. Nogurusi vispār vai tikai priekš manis? Nāc samīļo mani. Cenšas Kristīna apskaut, viņa izvairās. Un kas tad, tagad arī esi nogurusi? Tu zini, ka man nepatīk, ja esi dzēris. Nepatīk. Mūžīgi kaut kas nepatīk. Varbūt tev ir cits. Par ko tu tagad? Varbūt tādēļ esi nogurusi un negribīgi maukojies apkārt. Zini, tas nemaz nebūtu brīnums, ja blakus ir tāds neveiksminieks, ja? Neizglītots muļķis. Es taču tev reiz izvēlējos, un man bija vienalga, kāda tev ir izglītība vai cik tev naudas. Mēs abi sākām vienā punktā, bet ir jāgrib izaugt. Tu nesagribēji. Apstājies. Kur ir mana vaina? Izskrien no mājas, Evalds paliek stāvam. 9. aina. Kristīnas istaba. Viņa rosās darbojas, ienāk Renārs. Sveika! Ko tu te dari? Piedod, nevarēju saprast, vai zvans nestrādā, vai tu nedzirdi? Nestrādā. Baterija beigusies jānomaina, bet tur piņķerīgi tikt klāt. Vīrs nevar? Aizņemts. Ar ko tad? Nemaz nesācis. Viņam daudz darba. Atkal aizstāvi. Kādēļ nāc uz šejieni? Ja nu kāds ierauga. Atvedu dokumentus. Kādus dokumentus? It kā. Neviens man neredzēja. Biju uzmanīgs. Tev nevajadzēja šurp nākt. Tev nevajadzēja man ignorēt. Ja nu mans vīrs būtu mājās? Dzirdēju, kā meitenes saka, ka nedēļa būs prom. Kristīne, es nevaru bez tevis. Tas nav prātīgi. Es nespēju. Tu saproti, es 20 gadu laikā taču nereizes un tagad tas ir vājprāts. Tas nav manā dabā. Es vairs nevaru izturēt, ka viņš man pieskaras. Tas ir briesmīgi. Pēc tevis es nezinu, vai vispār spēšu vēl kādu sev pielaist klāt. Tik labi man nekad nav bijis. Man arī. Mēs nedrīkstam to pazaudēt. Pieņemsim, ka es aiziešu. Kas tālāk? Cik ilgi? Es vienmēr būšu 10 gadus vecāka. Vienmēr. Un tad es tevi apnikšu, un tu sāksi skatīties uz jaunajām. Un kas tad ar mani būs? Es palikšu viena. Un kas notiks ar Evaldu, ja es aiziešu? Viņš nodzersies, pazudīs. Viņam es vienmēr būšu vajadzīga. Vienmēr. Tu nevari vienmēr domāt tikai par viņu. Tev beidzot jāsāk dzīvot sev. Tu nevari man apnikt. Ne jau gadi svarīgi, bet tas, kā jūtamies kopā. Es tā ne ar vienu neesmu jūties un droši zinu, ka vairs nejutīšos. Kādēļ meklēt citu, jo zinu, ka labāks nebūs? Tu gribi, lai es šķiros? Tikai ne mans dēļ. Kā to saprast? Es gribu, lai tu šķiries, jo šajās attiecībās tu pazaudēsi sevi. Bet ne manas dēļ. Es gribu, lai tu šķiries sevis dēļ, lai tu justos labāk. Negribi justies vainīgs? Var teikt arī tā. Tu galīgi sajauc manu galvu. Es biju apņēmusies. Nevajag. Nesaki to. Es negribu, lai tie vārdi izskan skaļi. Tu esi mans laimes lācis. Kas tu? Mana laime dota. Jo kopā ar tevi jūtos patiesi laimīgs. Un es ar tevi ļoti. Apsolu, ka vairs nepazudīs un neizliksies, ka neredz mani. Tas ļoti sāp. Labi. Tev nav jāsteidz lēmumu. Es gaidīšu. Labi. Un tagad nāc pie manis. Pievēl Kristīna sev klāt. Nē, lūdzu, ne šeit. Zini, es taisījos braukt sēnēs. Vai brauks ar mani uz mežu? Protams, kur vien mana karaliene teiks. Paskaties, vai uz ielas neviena nav un kāp manā mašīnā. Iespiež sojā atslēgu. Es tūdaļ. Renārs noskūpst Kristīnu. Aiziet. Kristīna kaut ko ķer un grāb. Izskrien no istabas, pēc mirkļa atgriež džinsos ar spainīt rokā. Ieskatās spogulī, piekārto matus un prom. 10. aina. Kristīnas istaba,
Kristīne un Santa. Kad tu viņam domā pateikt? Tas nav tik vienkārši. Es visu laiku taisos apsēsties un uzsākt sarunu, bet nekādi nevaru saņemties. Ticu, ka viegli tas nav, bet jāizdara. Tu esi stipra. Pateicoties Evaldam. Tā jau saka, ka stipras sievietes rada vāji vīrieši. Tad ko tu gaidi? Nezinu. Varbūt, ka viņš kļūdīsies, lai es nebūtu tā vainīgā. Bet nezinu, kas notiek. Varbūt viņš intuitīvi ko jūt. Viņš nav dzēris jau 3 nedēļas. Nopietni. Jā, un kļūst tāds laipnāks, galantāks. Tikai vienu reizi uzsprāga, kad neiedevu. Un? Prasīja, vai man ir kāds cits, kas esmu kļūsi kā vista saldētavā, ka par viņa vajadzībām vispār nedomāju, egoiste un tā. Tā taču bija lieliski iespēja visu pateikt. Nu, nē, es negribēju tā strīda karstumā. Vajag apsēsties un mierīgi izrunāties. Iebrāžs Evalds. Es zināju, tu kā tu vari, mauka? Evald! Kas noticis? Kas noticis? Varbūt no WhatsApp datorā vajag arī izlogoties, ne tikai aizvērtīgi, kas slēpjams. Ko? Tu rakies manā datorā? Pat nemēģini visu tagad pagriezt otrādi, it kā es būtu tas noziedznieks. Ne jau es. Man bija tiesība zināt. Es taču jūtu, ka kaut kas nav tā. Kad tu mani apskaļ, mani iemājo miers un neprāts reizē, kad ienāc manies ceļos baudas virsotnēs, no kurām negribu atgriezties. Kad tu skūpsti mani. Izbeidz! Tu man nekad 20 gados neko tādu neesi teikusi, nerakstījusi, nekad. Jo kopā tevis nekad tā neesmu jutusies. Ak tā. Pamana Santu. Un ko tu bolies? Priecājies par saviem darba augļiem? Esi laimīga? Es jau te nekad neesmu bijis labs. Gan jau sakūdīju, izskaloju smadzeni, sastāstīju, lai mani pamet. Izbeidz. Santai ar to nav nekāda sakara. Lūdzu, izrunāsimies mierīgi. Es varbūt labāk iešu. Jūs paši tiksiet galā. Es ceru. Apskauju Kristīni. Zvani, ja vajag, es tepat pavazāšos pa veikalēm. Kādu mirkli neveikls klusums. Kristīna nevar saņemties, lai ko teiktu. Evaldā notiek iekšējā cīņa. Kā tu varēji man to nodarīt? Piedod. Es tā negribēju. Neplānoju. Tā vienkārši sanāca. Es tevi tā mīlu. Pēdējā laikā to bija grūti pamanīt. Viņš noteikti ir bagātāks, veiksmīgāks, izglītots. Ne jau tajā ir lieta. Es taču tevi iemīlēju tāds, kā tu biji, bez naudas, bez izglītības. Mēs visu varējām būvēt kopā. Mums taču kopā bija tik labi. Tu pat nepamanīji, cik sen vairs tā nebija. Es attīstījos, augu, tu apstājies. Tu mētājies no darba uz darbu un visi slikti, visur slikti. Un nekad es neesmu svarīgāka par pudeli. Mums bija tik labs seks. Tiešām. Man tagad kā pirms nāves visa dzīve skrien gar acīm. Un zini, es pat sāku tevi saprast. Pēc kā tu vispār tik ilgi varēji mani izturēt, bet kādēļ tu man neko neteici? Vai tad? Tiešām neteicu. Teici, jā. Un reizi vien. Nav jau brīnums, ka tā sanāca. Tu tik labi izskaties saviem gadiem. Paldies. Bet varbūt vēl kaut ko var darīt. Es mainīšos, es darīšu visu, ko vēlēsies. Mēs sāksim no nulles. Tu zini, cik es esmu barota ar šādiem solījumiem? Nu, šoreiz pa īstam es zvēru, Kristīna Zaķēna, es nespēšu bez tevis dzīvot. To vēl es te, bet man tevis jau pietrūks. Es neizdzīvošu. Ko man tagad darīt? Iet kārties vai? Nerunā muļķības. Tu zini, kas tu esi? Mauka, pēdējā mauka. Vecuma plānprātība te uznākus. Mīlniece atradusies. Veca kraņa izdomājis divu tēlot. Tu paskaties uz sevi. Cik ilgi tu tam jaunajam mīlniekam būsi vajadzīgi? Mēnesi, 2 gadu? Nu, kas tad? Kam tu būsi vajadzīga? Paldies!
Tagad es saprotu, kas rīkojos pareizi. Nu, piedod, es tā negribēju. Viena mana daļa grib būt mierīga un saprotoša, un otrā plosās dusmas un izmisums. Es saprotu, ir vajadzīgs laiks. Mums abiem. Un tici, man arī nav viegli. Bet kur lai es eju? Man nav kur iet. Nav jau tā māja, tikai tava. Es arī esmu te darījis, taisījis visu. Labi. Iešu es. Jā, jo es nekur neiešu. Palikšu te. Tev būs jāpārņem rēķini. Rēķini? Kā es ar tiem tikšu galā? Kas jāmaksā? Cik? Kur? Es taču nezinu. Tu patiesībā esi man reāli uzmetus. Kā es tagad vienalga, no kā es izdzīvošu? Tad tomēr naudas aiziešana vairāk interesē kā mana. Bet man tak ir jādzīvo. Ar 2 algām bija vieglāk. Arī man nebūs viegli. Tev tak ir tas tur. Nē. Es gribu padzīvot viena sev. Īrēšu dzīvokli. Nu, tev nav jāsteidzas. Tu vari te palikt, kamēr ko atrod. Māja liela. Es netraucēšu. Varēsim izrunāties. Varbūt. Paldies. Tu galvenais nenolaidies. Dēla dēļ, lai viņam nav kauns. Un sevis dēļ. Tu esi izskatīgs vīrietis, labs cilvēks. Ticu, ka ilgi viens nepaliksi. Es negribu par to tagad domāt. Es laikam iešu paskriet. Tu taču riebies skriešana. Man vajag izveidināt galvu, vajag nogurt, vajag nedomāt. Jā. Kad nespēj spērt soli, dzīve iespēr pakaļ un uzgrūž uz priekšu. Un ko tagad? Ko tālāk? Kā mani biedē nezināmā nākotne. Te vismaz viss bija tik pierasts un paredzams. Paņem telefonu un zvana. Renār, viņš visu uzzināja. Visu. Mana dzīve ir sagrauta. Es negribēju tā. Nē, es tagad nevēlos. Man vajag palikt vienai, sakārtot domas. Es tev došu ziņu. Nē, es meklēšu dzīvokli. Es zinu, ka mana, bet tici man, šobrīd tā būs labāk. Māja bija mūsu kopīgais sapnis. Tas ir izsapņots. Man vajag jaunu. Nē, tam vēl ir par agru. Es gribu padzīvot viena. Atā. Prom otrā istabā. 11. aina. Renāra dzīvoklis. Es atradu dzīvokli. Beidzot. Mājās jau kļuva neizturami. To es joprojām nesaprotu. Māja ir tava. Kādēļ neiet viņš? Un kur viņš ies? Turpat, kur tu īrēs. Un ja paliks bez darba? Mājās var nemaksāt? Viņš ar to māju ir saudzis. Man vieglāk aiziet, tā bija mūsu sapnis. Tas ir izplēnējis, un man tur nav ko darīt. Tad pārdod. Gan jau. Pagaidām nevaru. Jau tā esmu izpostījis viņa dzīvi, negribu vēl izlikt uz ielas. Un dēls man to nepiedos. Māte Terēze. Turpini viņus to tētam balstīt. Nu, ļauj taču man attiet. Tie tomēr bija 20 gadi. Un viss jau nemaz nebija tik slikti. Kādreiz. Renārs klusē. Pauze. Kristīna Renāru apskauj. Es tevi mīlu. Paldies. Ko? Piedod, es nezinu, ko teikt. Tu man nemīli, vai ne? Man biedē tas vārds. Es nezinu, ko tas nozīmē. Es nevaru noformulēt savas jūtas. Manī tās ir, bet es nespēju tās nosaukt vārdā. Neprast to no manis. Lūdzu. Skaidrs. Kas skaidrs? Kas? Kā tad ar tavu laimes formulu? Kas ar to? Tā ir tāda, kā teica. Mīlēt un mīlētam būt. Taču es nezinu, kā tas ir. Zinu, ka šobrīd nespēju iedomāties dzīvi bez tevis. Bet man bail domāt par nākotni. Mēs taču nezinām, kas būs. Vai spēsim to brīnumu nosargāt? Nezinām gan, bet varbūt tiešām tur ir tas skaistums. Tu gribēji, lai aicinu tevi dzīvot pie sevis. Tu to gaidīji? Nē, es gribu padzīvot viena. Attiet. Pēdējais, ko vēlos, ir uzreiz mesties jaunā kopdzīvē. Es zinu, ka tu gribi ko vairāk, bet es vēl neesmu gatavs. Piedod. Jo, es esmu veca. Jā,
Tur neko nevarēs mainīt. Tie 10 gadi mums vienmēr visu dzīvi būs pa vidu. Kādēļ visu sarežģīt? Kādēļ mēs vienkārši nevaram baudīt viens otru, baudīt dzīvi? Kādēļ nevaram? Varam. Un mēs jau to darām. Ne jau tie 3 vārdi, ko izsaka. Neprastos no manis. Sajūt to no manas attieksmes. Es to jūtu, bet... Vienu es tev varu teikt. Man ar tevi ir viegli būt blakus. Man gribas būt tavā tuvumā, kopā reiz mosties, iemigt, piedzīvot visus gadus laikus, pavasari, vasaru, rudeni, ziemu, dalīt priekus un bēdas, sajust atbalstu. Kopā iet sēņot un kopā konservēt ziemai. Tu kādai vispār jebkad esi to teicis, ka mīli? Vienreiz. Vienreiz vai vienai? Vienreiz. Man toreiz likās, ka tā vajag. Prasījās. Un? Kas un? Viņa neatbildēja. Nopietni. Jā, domāju, ka kautrējās, jo izlikās tik labi, tik brīnišķīgi. Mēs nodzīvojam kopā gandrīz 5 gadus. Kas notika? Es līdu vai no ādas ārā, lai viņa būtu labi, ērti, lai viņa būtu laimīga. Pateicoties viņai, es daudz sasniedzu patiesībā. Viņa bija mans dzinums. Viņa bija skaista. Man nemitīgi likās, ka man jānopelna viņas mīlestība, jābūt tos cienīgai. Tagad atskatoties saprotu, ka viņa pret mani izturēs kā pret tukšu vietu. Uzsitās kā patērētāji. Toreiz visu attaisnoja. Kad tev atvērās acis? Kad telefonu atklāja viņas sarakstu ar manu labāko draugu. Viņa daudz neliedzās. Vienkārši aizgāja. Viņš bija labāka partija. Šausmas. Viņi joprojām ir kopā? Nē, viņa ir augusi. Bet es vairs nespēju uzticēties. Man ir bail pielaist savu kādu tuvu. Es tiecos pēc tevis ar visu savu būtību, bet nevaru uzticēties. Noticēt, ka visi pa īstam. Viss ir pa īstam. Es tevi nekad nekrāpšu. Es neesmu tāda. Tiešām? Tu krāp savu vīru ar mani. Kristi, Piedod. Es tā negribēju, bet nevaru par to nedomāt. pieceļas. Man jāiet. Es tev aizvainoju. Neko nepareizi jau nepateici. Pati vainīga. Beidz. Tu esi mans dārgākais cilvēks pasaulē. Es tiešām redzu mūsu kopīgo nākotni. Tikai mazliet baidos. Es arī baidos. Tas jau normāli bailes no nezināmā, kā būs vai izdosies. Renārs pievelk Kristīnu sev klāt. Es tik ļoti gribu tevi. Mēģina noskūpstīt Kristīnu. Viņa izvairās. Kas ir? Nekas, mīļais, tikai šodien smaga diena, jāsakrāmē somas. Neko daudz līdzi neņemšu, laikam jau būs jāsagaida Evalds no darba. Jāatvadās. Jā, tev tā. Nebūtu forši aiziet tā pa slepeno. Gan jau būs vēl smaga saruna pēc tam. Tu gribi, lai vakarā aizbrauc pie tevis? Salsmaizi? Līdz salsmaizē vēl jātiek, jāiekārtojas. Tu dusmojies uz mani. Nav taču par ko, viss ir labi. Mēs abi esam mīlušies dzīvē. Varbūt tieši tādēļ visums mūs saved kopā. Esam viens otram balva. Varbūt. Iesim lēnām, soli pa solītim. Mums taču nav kur steigties. Visa dzīve vēl priekšā. Tu esi tik laba. Un ērta. Nesāc. Es nesāku. Pieglaužas. Rencīt, tas labākais, kas manā dzīvē ir noticis. Tu dari mani laimīgu. Un tu mani. Zini, es tomēr varētu tev kuļamistabā parādīt, ko izlasīju netā. Tas ir kā vīriešiem dikti patīkot. Gribas pamēģināt. No tā. Man jākļūst par tavu eksperimentālo trosīti. Jā, es negribu, es gribu, lai nekad neapnīkam viens otram. Lai nebaidāmies eksperimentēt un doloties. Tas man patīk. Vai arī es varēšu ko jaunu parādīt? Vai eksperimentēt? Es par to ļoti priecāšos. Abi kopā prom otrā istabā. 12. aina. Kristīnas mājas viesistaba.
Kristīna loka drēbes un krāmē koferī. Santa cenšas palīdzēt. Es taču teicu, ka nevajag. Es tikšu galā, tev nevajadzēja nākt. Kā tad? Un ja viņš atkal sāks psihot? Viņam ir tādas tiesības. Es domāju, ka atvadīties mums vajadzētu bez lieciniekiem. Un kā tu tiksi galā? Tikšu. Grūtākais bija pirmais solis. Pirms pirmā soļa, kad liekas, ka risinājuma nav, kad ir bail no nezināmā. Gribas visam atmest ar roku, palikt, kur esi. Kad solis spērts, viss sāk notikt apbrīnojami viegli, kā pats no sevis. Izrādās, ka visu var sakārtot un nekas nav neiespējams. Es tevi apbrīnoju. Man nebūtu drosmes tā visu atstāt, aiziet un sākt dzīvi no jauna tavā vecumā. Kas tad vecumam vainas? Tu esi tik vecs, cik jūties? Zini, es viendien iedomājos, mums dota tikai viena dzīve. Nedrīkst to aprakt un vienkārši eksistēt. Tā ir jādzīvo pilnu krūti un jāņem viss, ko tā dod, pat ja tev vairs nav 20. Jo īpaši tad. Un ko tev čalītis? Priecīgs? Viss ir labi. Kādēļ ne pie viņa? Gribu padzīvot sev mazliet. Ak tā. Tā gan. Pat ja mums nekas nesanāks, es vienmēr viņam būšu pateicīga. Par ko? Vispirms jau par sajūtām, kādas viņš man ļāva izbaudīt. Iedomājies, es esmu nodzīvojusi gandrīz pusi mūža un nezināju, ka iespējams tā justies. Bet galvenais, es taču sen gribēju no Evalda aiziet, bet man nepietika drosmes. Es gribēju aiziet vienkārši tāpat, jo biju sevi izsmēlusi. Negribēju aiziet kāda dēļ. Bet laikam, ja jau nav iemesla, ja nav kādēļ iet, ir ļoti grūti saņemties. Tādēļ es tam čalītim, kā tu saki, vienkārši būšu pateicīga par savu brīvību, par izraušanos no abortā loka. Tā tad tikai trigerītis. Sauc kā gribi. Ko tas maina? Es tevi apbrīnoju, Māšel. Tiešām apbrīnoju. Nevajag. Es jau neko tādu nedaru, tikai sekoju sapnim būt laimīgai. Mīlēt un mīlētai būt. Tieši par šo? Labi, viss. Tagad ej. Evalds drīz būs mājās. Atnāks pie manis uz dzīvokli, tad arī papļāpāsim. Dzen mani prom. Labi, skriešu ārā. Bet ja nu kas, ja kaut ko vajag, tad... Es zvanīšu, apsolu. Santa prom. Kristīna saliek pēdējās mantas koferī, aiztais to, pārlaiž skatiem pāri istabai. Ienāk Evalds, ierauga koferi. Tu jau aizēji? Jā, ko tur vilk garumā? Tā jau ir. Brīvdienām varēšu iekārtoties. Nu, ja varu kā palīdzēt, tad... Paldies, nevajag. Tikšu galā. Nu, jā. Tu vienmēr tiec. Evald, lūdzu, piedod. Es negribēju, lai tā notiek. Es to neplānoju. Būs jau labi. Es pats pie visa esmu vainīgs. Bet mums taču bija arī labi brīži kopā, vai ne? Nu, viss taču nebija slikti. Protams, ka mums bija daudz skaistu un labu brīžu. Bet es visu sačakarēju. Abi. Viens jau nevar. Nenosargājām. Es tev daudz darīju pāri. Lai paliek. Atcerēsimies foršo, kas mums bija. Mēs varam palikt draugi? Es nezinu. To rādīs laiks. Es netikšu galā bez tevis. Tiksi. Es tev palīdzēšu sākumā. Paldies. Tu esi izskatīgs foršs vīrietis. Es ticu, ka ilgi tu nepaliksi viens. Nu, es negribu palikt viens, no tā es baidos. Bet es arī negribu kaut kādu... Ir vēl daudz labu sieviešu. Kāda noteikti kļūs par tavējo. Mūsu vecumā. Bet, protams. Bet neviena nebūs tāda kā tu. Noteikti, nē. Bet varbūt būs vēl labāka. Tu esi vislabākā. Evald, nevajag, lūdzu.
Tas, ka es aizēju, nenozīmē, ka man ir viegli. Arī man ir smagi, bet mums abiem tā būs labāk, tu redzēsi. Varbūt pat beigās tu kļūsi laimīgāks par mani. Es drīkstu tevi apskaut? Uz atvadām. Kristīna klusē. Ēvalds pienāk viņai klāt un apskauj. Kristīna stāv nolaistām rokām, tad uz mirkli pieglaužas Ēvaldam. Atbrīvojoties no apskāviena, Kristīna. Būs jau labi. Jā, būs, bet, zini, es tagad labāk iešu uz virtuves. Es negribu redzēt, kā tu aizēji piedot. Ēvalds dodas prom. Kristīna kādu brīdi stāv. Telefonā iepīkst sīziņu. Kristīna ieskatās ekrānā, taču ziņu neatver. Kaut būtu iespējams redzēt savas dzīves turpinājumu, izvēloties ceļu. Kurš pateiks īsto? Kāda ir mana laimes formula? Mīlēt? Skatās uz ārdurvīm. Vai mīlētai būt? Skatās uz durvīm, pa kurām izgāja Ēvalds. Tā formula nav pareiza. Tā ir jāizlabo. Un tas, laikam, jāizdara katram pašam. Ļauties liktenim vai kalt savu laimi pašam, tāds ir jautājums. Kurš solis būs pareizais? Vai es jau atkal nolieku savas vieglās dienas? Vai gluži otrādi, nolieku grūtumu? Mana dzīve, mana vienīgā dzīve. Tikai mana atbildība, kā es to nodzīvošu. Tikai mana atbildība, vai būšu laimīga. Un ja palikšu viena, tad iemācīšos dzīvot sev un tikai sev. Nu, ko, kundzīt, tavs lielais brīdis ir klāt. Sāc nu veidot pati savu laimes formulu. Kristīna paņem koferi un iziet pa durvīm. Beigas.